Šonedēļ, atzīmējot Latvijas valsts neatkarības proklamēšanas gada dienu, daudz ir devušies tālākos izbraukumos, apceļojot Tēvzemes āres. Nereti autovadītājiem šādi pārbraucieni saistās ar nogurumu, diskomfortu no ilgās sēdēšanas, taču tagad Latvijas zinātnieki ir parūpējušies par autovadītāju labsajūtu, izstrādājot unikālu dabas produktu līniju autovadītāju veselībai. Kaut kā sanāca tā, ka laicīgi Latvijā notiek divas aktivitātes. Pirms pārim 3 nedēļām parādīs informācija par problēmu saistītu ar autovadītāju veselību. Runa ir par to, ka vienkārši neizgulējas cilvēki. Un bieži vien parādās problēma, ka bišķiņ gribās tur pagulēt tad, kad esi pie stūres. Pēc statistika liecina par to, ka kaut kur 3. daļā no visam auto avārijiem, kas ir notikusi, ir saistīta ar slikto veselības stāvokli, sevišķi jārunāt par bezmiegu naktī un pēc tam problēmas pie stūres. Ko darām šajos gadījumos? Ja garš ceļš, mēs meklējam kādu tonizējušu dzērienu. Pārsvarā viss, kas ir tirgu, satur diezgan augstu kofeīna koncentrāciju. Ar kofeīnu jokot nedrīkst. Ja vajag obligāti var iedzert kafijas, tasīt un tā tālāk, bet bieži vien tie tonizējuši dzērieni un enerģetiski dzērieni satur, teiksim, ļoti augstu koncentrāciju un kofeīns ne katram der. Tātad pirmā problēma, par kuru mēs varētu runāt, autovadītāja veselība, ir saistīta ar to risku aizmigt pie stūres. Otra problēma ir saistīta ar redzes problēmām. Tātad bez šaubām katrs saprot, ka autovadītāja redzes problēma, tas nozīmē ne tikai autovadītāja dzīve un labklājība, bet arī apkārtēji cilvēki, tie garamgāji un citi, kas brauc apkārt. Un trešā problēma, par kuru kaut kā nav pieņemts sevišķi bieži runāt, bet ir hemoroidi. Tāpēc, reaģējot uz šīm problēmām, Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts ir izstrādājis unikāls produktus, atsevišķi pievēršot uzmanību katrai no šīm problēmām, rodot dabas produktu līniju Zaļā gaisma, kas ietver produktu, lai neaizmigtu, kas ir bez kofeīna tonizējošs produkts. Produktu tālāk redzēt, kura sastāvā ir melenis, kas uzlabo galvas smadzeņu funkciju un redzi, kā arī produktu ērtāk sēdēt, profilaksei un cīņai ar hemoroīdiem. Produkti ir dabīgi un pieejami šķīstošo tablešu veidā, un šobrīd nopērkami degvielu uzpildu stacijās Lukoil, Dinaz un Viada. Produktu ienākšanu tirgu var novērtēt arī autovadītāji. Jā, dažreiz man tā gadās, ka es tālu braucu, pieņemsim kādas 2-3 stundas, uznāk miegs, bet es noteikti apstājos, minūtes 10 drusciņi pasnaužu un atkal esmu svaigs. Tādas zālītes derētu, kaut kāds dzēriens, jeb arī kaut kas uzkožams, kas nosit miegu.